Lokālo kapsētu tradīcija Ziemeļeiropā ir specifiska tieši Baltijai. Šeit mirušo abadīšana netika koncentrēta tikai pie draugu baznīcām ierīkotajās kapsētās, bet līdztekus tika izmantotas citas šim nolūkam paredzētas vietas. Arheoloģiskajā literatūrā tās nereti tiek dēvētas par lokālajām ciema lauku kapsētām. Iemesli šai lokālajai tradīcijai bijuši vairāki, pamatā vēsturiski. Viens no tiem šo teritoriju vēlā un sarežģītā kristianizācija. Katoliskā baznīca, cenšoties veiksmīgi pievērst kristietībai jauno zemju sabiedrību, kopumā demonstrēja savā ziņā iecietīgu politiku, dažos aspektos ļaujot saglabāt ierastās tradīcijas. Viens no tām – pieļaut mirušo abadīšanu svētku drānās un ar līdzdotiem priekšmetiem. Otrs – vismaz daļēji ļaut izvēlēties abadīšanas vietas. Draudžu vēl bija maz. Vienas baznīcas draudzes darbība aptvēra plašas teritorijas. Tas noteica to, ka līdzās pie pilīm, pilsētās un pie baznīcām pastāvošajām kapsētām veidojās lokālas abadījuma vietas, kuras baznīca bija spiesta akceptēt. Nevar prasīt, lai mirušos ved daudzus kilometrus tālu. Abadījuma vietas veidojās nevis pēc draudžu principa, bet pēc apdzīvoto vietu principa. Faktiski vismaz daļēji saglabājās senāka tradīcija. Noteikts kopienas, ciemi, viensētu grupas savus mirušos abadīja vienā apdzīvotībai relatīvi tuvā vietā, tikai tagad pēc kristīgām tradīcijām maksājot baznīcai par abadīšanas ceremoniju. Vidzemē 18. gadsimtā lokālās abadīšanas vietas tiek intensīvi noliegtas un ierobežotas un faktiski izzūd. Atšķirīgi tas noris citā valstī, Latvijas rietumdaļā, Kurzemē, kuras sākotnējā nostāja pret lokālām kapsētām pakāpeniski tiek mīkstināta. Hercogistē atsevišķu pie baznīcām nesituētu lokālu kapsētu pastāvēšanu luteriskā baznīca pieņem jau 17. gadsimta beigās, 18. gadsimta sākumā. Vairāku nelielu kapsētu pastāvēšana viena pagasta ietvaros ir salīdzinoši plaši izplatīta parādība bijušajā Kurzemes un Zemgales hercogistes teritorijā, īpaši Kurzemes centrālajā un dienvidu daļā, kur apdzīvotības blīvums bija lielāks nekā ziemeļos. Izteikts pieņēmums, ka pats latviešu apzīmējums kapsēta, kapi ar sētu, lielā mērā ir saistīts ar 18. un 19. gadsimta lokālajām kapsētām, mazajām, iežogotajām abadījuma vietām. Šī tradīcija, nelielās lokālās kapsētas, kuras luteriskā baznīca pieņem, turpina saglabāties arī 19. gadsimtā. Šķiet, ka tikai atsevišķās vietās vietējo mācītāju iniciatīvas rezultātā 19. gadsimta vidū, otrajā pusē, sāk veidoties lielākas centralizētas kapsētas. Vietām turpina saglabāties arī nelielās lokālās kapsētas, kas cieši saistītas ar dzīves vietām un atbilstoši tam ar vairākām vai pat vienu noteiktu ģimeni. Netālu no Skrundas, Sārnukalna mežā, atrodas Venbaku dzimtes kapsēta. Nav zināms, kāds iemesls bijis tam, ka turīgo muču mājas saimnieks nav vēlējies adusēties netālu esošajā Lēnu kapsētā vai Skrundas baznīcas kapos, bet izveidoja savai dzimtai kapsētu uz savas zemes meža maliņā. Pirmais šeit zemes klēpī guldīts saimnieks Ansis Veinbaks 1939. gadā. Pēdējais abadījums veikts 2006. gadā. Šī kapsēta nav Kuldīgas novada kapsētu sarakstā. Par unikālu gadījumu uzskatām Ūbju kapsētas izveida 2008. gadā. Šī kapsēta izveidot uz privātas zemes netālu no Ūbju mājām un tajā aduši šo māju ļaudis, Bardanovska ģimene. Pēdējais abadījums veikts 2020. gadā. Kapsēta ir slēgta turpmākajiem abadījumiem. Iguļu kapsētas stāsts aizsākās ar Zīdera dzimtu no Iguļu mājām. Kapsēta atrodas Skrundas pagastā, autoceļa Ikaiša Vārme kreisajā pusē, dziļi mežā. Ceļš uz kapsētu ir teju neizbraucams un aizaudzis. Par kapsētu liecina viņa akmens piemineklis un dzelzs krusti. Senākais uzraksts uz krusta liecina par Annas Zīderas abadījumu 1904. gadā.
Pēdējais abedījums 1939. gadā. Ikaišu kapsēta atrodas Skrundas pagastā, autoceļa Ikaiša Vārme kreisajā pusē. Sākotnēji tā bijusi Ikaišu dzimtes Adusas vieta, vēlāk kļuvusi par publisku kapsētu. Pēdējais abedījums veikts 2013. gadā. Lai gan kapsēta ir norādīta Kuldīgas novada kapsētu sarakstā un atzīmēta kā turpmākajiem abedījumiem atvērta, tā ir grūti pamanāma un aizaugusi, nav norādes un piebraucamo ceļu. Pirmie abedījumi Sīdzenieku kapsētā datēti ap 1900. gadu, kad abedīti bagāto sīdzenieku māju saimnieki. Šeit dus Freimaņu, Tomsonu, Grābantu un Šneideru ģimeņu piederīgie. Sīdzenieku kapsēta glabā arī kādu senu noslēpumu. Pēc Otrā pasaules kara kapsētas valnis bija patvērums vietējiem nacionāliem partizāniem, kuri gaidot sabiedroto karaspēku atbrīvotājus, tur bija izveidojuši bunkuru. Diemžēl kapu valnis nespēja viņus pasargāt no apcietinājumu un izsūtījumu uz Sibīrijas lēģeriem. Iespējams, ka tieši pēdējais abedījums 2023. gadā, kad kapos tika guldīta Freimaņu ģimenes saimniece Alvīne, pasargāja kapsētu no iznīcības. Iecerētais privātā biznesa plāns uz kapsētas zemes netika īstenots. Šī kapsēta nav Kuldīgas novada kapsētu sarakstā 2025. gadā. Strēļu kapsēta atrodas netālu no senajiem Iguļu kapiem. Arī šī kapsēta vairs nav atrodama Kuldīgas novada kapsētu sarakstā. Tā ir apgrūtināta piekļuve, jo meža ceļi ir aizauguši un neizbraucami. Šeit atdusas Kārkliņu dzimta no Strēļu mājām, Švarcbahu ģimene no Mellupu mājām, Rudzīšu mājas saimnieki un citi tūmā dzīvojošie iedzīvotāji. Neparasta situācija 20. gadsimta sākumā bija izveidojusies Niedras ciemā. Mēs varam tikai minēt, kādēļ Vērpju un Augstupju mājas saimnieki nevēlējās savus ļaudis guldīt vienā kopējā kapsētā, bet izveidoja katrs savu, kuras joprojām atrodas blakus. Tā šķir tikai neliels meža ceļš. Augstupju dzimtas kapi atrodas nelielā uzkalniņā, tajā apglabāta Ansona dzimta un citi šīm mājām blakus dzīvojošie ļaudis. Vērpju dzimta atdusas Vērpju kapos, ceļa pretējā pusē. Šie kapi ir plašāki. Vērpju dzimtas piemiņu glabā skaisti akmens kapakmeņi, bet daudzas kapu kopiņas jau sen nav sagaidījušas savus piederīgos un ir apaugušas ar velēnu un sūnu. Viens no Vērpju kapsētas pieminekļiem nes zīmīgu nolemtības tekstu. Kas tu esi, tas es biju, kas es esmu, tas tu būsi. Gan Augstupju, gan Vērpju kapsētas joprojām ir atvērts abedījumiem. Rozu kapsēta izveidota 19. gadsimta beigās. Tai nosaukums dots atbilstoši blakus esošām mājām – Lejas rozas un Kalna rozas. Kapos guldīt arī kaimiņu māju ļaudis no Norām, Rīteļiem un Sluķiem. Viens no dzelzs krustiem glabā dzimšanas un miršanas gadskaitļus no 19. gadsimta. Jaunākie abedījumi veikti 20. gadsimta beigās. Šajos kapos blakus akmens pieminekļiem, dzelzs krustiem un jau aizaugušām kapu kopiņām nepaliek nepamanītas ar ķieģeļiem apliktas kapu kopiņas. Šādi netālu esošo māju iedzīvotāja Elvīra Freija mēģinājusi turēties pretī laika zobam un paildzināt šo kapa kopiņu mūžu. Pagājušā gadsimta 70. gados viņa ar dārza ķēru vedusi no savām mājām šos ķieģeļus un aplikusi senās kapu kopiņas. Diemžēl laiks nav apturams ar ķieģeļu krāvumu. Kopiņas tik un tā grimst aizmirstībā pēc Elvīras aiziešanas viņsaulē. Kapsēta joprojām ir atvērta abedījumiem. Kolumbiešu rakstnieks un žurnālists Gabriels Garcia Markes esot teicis, ka cilvēks nemirst tajā brīdī, kad pārstāj elpot, bet tajā, kad viņu aizmirst. Kapsēta ir viena no iespējām atcerēties.